Šodien ļaušu Martinam izlemt visu mūsu dienas plānu. Viņam piedāvāšu 2 kartiņas. Katrā kartiņā ir sava izvēle. Un pie tās kartiņas, pie kuras viņš pirmās pieskarsies, to mēs arī darīsim. Kur lapiņu tu ņemsi? Brokastis out, jā. Mēs bijām gatavi iziet, un tad tu izdomāji, ka tev jāpadzeras un jāpaliek pilnīgi visam slapjam. Vajam pārģērbties. Pirms dodamies brokastīs, first things first. Mašīna mums ir bārdekā, bet uz to mēs neskatāmies. Melā, ej vietiņā. Mēs esam atbraukuši uz brokastu vietiņu, bet nav variantu. Mēģināšu likt ratos, un es ceru, ka viņš nepamotīsies. Mission successful. Martins vēl čuč, tāpēc aiziesim uz depo. Depo šis ir ļoti labs merčs. Ja jūs zināt, cik daudz smaidu rada šis duo. Tā bella. Pačičai. Good idea, vai ne? Kuru pīlīti? Lūdzu. Paņemsim arī burbuļus. Brauksim burbuļoties. Ok, kā šitas te ir noticis, tas ir ļoti interesanti. Parādi, kā tu paliec slapš. Tev jauns prikols sācies ir, jā? Mēs nomainījām pamperu un pārģērbāmies, un tagad Martin. Pupošanās, jā. Kur mēs dosimies tālāk? Mēs esam atbraukuši uz Arkādijas parku. Vispār mēs diezgan bieži staigājamies pa parkiem, kas atrodas tieši Āgenskalnā, jo mums ļoti patīk šis rajons, un man mamma arī netālu dzīvo no šejienes. Starp citu, mēs jau kādu laiku meklējam jaunu dzīves vietu, un vakardien pamanījām jaunu projektu, kas tiek būvēts pie Māras dīķa, un mēs uzrakstījām par dzīvokli. Šis bija pirmais dzīvoklis, ko mēs vispār izskatījām kā opciju, daļa tās lokācijas, un vienkārši likās, ka viss sakrita. Un te visi dzīvokļi 3, kas bija tādi, kādus mēs gribējām, bija jau norezervēti. Tā kā meklēsim tālāk. Bella, tu esi dirsa maza. Dirsa maza ar savu bumbu. Bumbu, visu laiku tev vajag bumbu. Man liekas, ka tā tas iepakojums patīk labāk nekā pašu burbuļu, ne? Ko dēls? Paskaties, dēliņ, cik smuki. Dzi puika makšķerē. Tā makšķerē, es tā kā paaugsies. Tev opas makšķerēs ir. Tas priecīgs par makšķerēšanu. Ieturamies. Mazā pauzīte, jā? Mums ir jāizbrauc uz veikalu. Ok? Kuru veikalu? Tas bija ātri, tas ir tavs favorīts, jā. Kāds mums būs budžets? Nevienu. Tu visu laiku velc pirmās lapiņas, vai man tik tā liekas, ko? Tās tev labāk patīk? Dēliņ, tu esi gatavs? Nopietni. Mēs esam atbraukuši pie manas mammas, jeb pie Martinomas. Ārā sāk līt lietas, so izcils taimings. Martins čuč, tāpēc es viņu netrabalēšu. Pasēdēšu mašīnā pati. Vienkārši mieriņā. Jāatzīst, es īstenībā diezgan nogurs, pulkstenis ir tikai 2. Bet vakardien mēs bijām treniņā, plus vēl dārzā diezgan daudz strādājām. Un man gulēšana arī ir pēdējās naktas diezgan tāda salīdzinoši sliktāka, jo Martinam nāk augšējie 2 zobi.
Un tad viņš par nakti vairāk grib pie pupa un kaut ko pīkst un īkst un grozās, gorās. Un tad loģiski, kad arī man tas miegs uzreiz ir sliktāks. Bet es zinu, ka tas ir pārējoši un es vispār nevaru sūdzēties, par viņa gulēšanu. Tā kā nakts gulēšana pa dienu uz bērns. Tagad ir labāk, bet kādreiz vispār negulēju. Papusdienošu, ja to tā var saukt. Ja mums tagad ir tāds brīvs brītiņš, tad varam nedaudz papļāpāt. Ierasti mēs vlogojam ceļojumus, bet man jau ļoti ilgu laiku ir kurbulējusies sajūta, ka man gribas vairāk. Tas gan pēc šodienas es sāku saprast, ka arī paprasa vairāk no tevis visādā ziņā, bet manuprāt, tas ir tā vērts, jo pirmkārt tas ir veids, kā man realizēties, jo video filmēšana man vienmēr ir īstenībā patikusi un saistījusi, bet TikToks un Instagrams nekad nav man noturējis. Tas laikam tāpēc, ka tur viss tik piesātināts un trendiem pilns, un tas formāts ir tāds ļoti īss. Un YouTube'ā man patīk, ka tie ir tāds brīvāks, garāks, un vienkārši mēs arī ar Mārtiņu ļoti daudz vienmēr esam skatījušies YouTube, un vienkārši kaut kā šo platformu vairāk esmu kaut kādā ziņā sajūtus kā savējo. Un tagad ar Mārtiņu ienākšanu ģimenē man gribas filmēt. Jā, man gribas filmēt gan ceļojumus, kur mēs vienmēr tandēmā ar Mārtiņu ir video filmēšana, montāža un viss tas. Bet man gribas arī filmēt ikdienu. Piedzīvojumus, atgadījumus, izaicinājumus, dzīvi kopumā, jo viņš aug pa dienām. Martins aug, tik ātri kā sēne. Visas tās mammītes un visi tie, kas saka, bērnā, aug tik ātri. Jā, viņa aug ļoti ātri. Tiešām viņam drīz ir gads. Un man vienkārši liekas, ka tas ir tik forši, ka mēs varēsim atskatīties tā, kā viņš aug. Tā kā Harijā Poterā visi redzējuši, kā viņš ir uzaudzis. Tāpēc, varat gaidīt no mums vairāk kontentu. Kādos video būšu vairāk es ar Martinu, bet šis joprojām paliek The Latvian Couple konts, un noteikti tajā parādīsies arī regulāri Mārtiņš, un kur nebūs Bēlas. Tā kā es ļoti priecāšos, ja tu subscribosi. Un paldies vēlreiz visiem tiem, kas atsūt kādu labo vārdu, jo tieši tie labie vārdi īstenībā bija kaut kādā pēdējais pendelis man pa pakaļu, lai sāktu filmēt, lai sāktu vlogot. Tu atbrauc? Tu atbrauc, tu negribēji braukt mājās, viņš gribēja braukt pie Omas. Jā? Mama ir pults. Tev arī uzmanība, vai tu arī esi bebīte, dobuču. Man jāatzīst, ka man patīk Martina izvēle braukt pie manas mammas, jo vienmēr, ka Martins ir šeit, tad man arī ir nedaudz tā mierīgāk un vieglāk, jo mamma arī ļoti ņemās ar Martinu. Es tiešām tik fotogēnisks. Es tev filmēju. Martin. Jā. Standarta muzikālais pavadījums. Atbraucām pēc tēta. Čau! Mārtiņš šodien bija pie tetovētāja, pabeidz savu tetovējumu. Mājās sadarījām mājas darbiņus. Tēta piedāvā. Lūdzu, vakariņas ir ieradušās. Un ar šo mēs arī šodienas vlogu noslēdzam. Čau!